Sveiciens saulainajā septembrī! Septembris ir iesācies ar Merkura retrogrādu, tātad joprojām turpinās visādi misēkļi komunikācijā, pārpratumi, savstarpējās attiecībās. Tā kā rūpīgi pārbaudi visus savus dokumentus, ko tu grasies kārtot, iesniegt. Tā kā vismazākā nianse var pabojāt ļoti svarīgu procesu. Tā kā šim laikam tas viss ir ļoti, ļoti raksturīgi. Arī iegādājoties avio biļetes, rēķinies ar to, ka var nākties kaut ko mainīt, vai izrādīsies, ka reisis nav derīgs, neeksistējošs, tā kā visādi brīnumi var gadīties. Bet retrogrāds ir brīnišķīgs ar to, ka tu vari turpināt iesāktos darbus, atgriezties pie mācībām, kuras kaut kad jau bija iesāktas, taču kaut kādu iemeslu dēļ palikušas nepabeigtas, tā kā brīnišķīgs laiks lekt iekšā un aizpildīt iztrūkstošos robiņus. Pārsteigumu sagādās kā cilvēks no pagātnes, pēkšņi satikts veikalā, uz ielas vai kādā pasākumā, vai pēkšņi negaidot uzrakstīs, aicinās uz tasi kafijas. Tā kā tas ir tiešām brīnišķīgs laiks, ka mēs varam atkal satikties ar sen neredzētiem nozīmīgiem cilvēkiem. Viedierīces var dzīvot savu dzīvi, tā kā divas reizes labāk saglabā nozīmīgus failus vai fotogrāfijas, arī rakstot rakstu darbus, tātad saglabā vairāk kārtīgi, jo tiešām var gadīties mistiskas situācijas, kad rakstītājs kaut kur pazūd, mapītes ir izdzēsušās, kaut kur pazudušas. Nebrīnies, ka noplīst zāles pļāvējs, kad darbiņš jau ir puspaveikts, jo izrādās kaut kāds maziņš niecīgs vadiņš ir atnācis vaļā. Tā kā jāskatās uz visu kā uz piedzīvojumu. Un pat ja saplīst telefons, dators vai kāda cita elektroiekārta, nesteidzies pirkt uzreiz jaunu. Tā kā nogaidi vismaz līdz retrogrāda beigām, taču vislabākais laiks tehnikas viedu ierīču iegādēji ir sākot no 25. septembra līdz mēneša beigām. Taču var gadīties arī tā, ka tava esošā iekārta, ierīce, kā es saku, var nākt pie prāta un pēc tam sākt darboties tev ierastajā režīmā. Svarīgu dokumentu kārtošanu arī ir ieteicams atlikt uz mēneša otro pusi, jo, kā minēju, vismazākā nianse, kāds kaut ko piemirsis, nav nodevis informāciju tālāk, var aizkavēties viss šis process un ievilkties ilgāk nekā tu esi plānojis. Arī dodoties ceļā, pārbaudi, vai pase ir paņemta līdzi, vai tā ir derīga, jo vismazākā nianse var tiešām pabojāt ceļojumu. Arī skolā stundu saraksts mainīsies vairākas reizes, līdz tas nostabilizēsies, bet tas arī būs mēneša otrajā pusē. Tā kā tiem, kuri ir uzsākuši pirmo reizi skolas gaitas, arī jauniem skolotājiem šis laiks var būt tāds diezgan izaicinājumiem piepildīts. Septembra aktuālākā tēma būs darbs, nodarbošanās. Ja gadījumā jau kādu laiku neesi apmierināts ar savu darba vietu, ar pozīciju savā profesionālajā jomā, tad septembris ir īstais laiks, lai mainītu to, kas neapmierina. Šajā mēnesī izkristalizēsies pavadieni saistībā ar tavu profesiju, ar tavu nodarbošanās jomu, taps skaidrs, kurā virzienā doties, kādā jomā darboties. No 4. septembra planēta Jupiters arī būs retrogrādā pozīcijā līdz pat gada beigām. Notiks atskatīšanās pāris soļus atpakaļ, lai izvērtētu un ar lielāku jaudu, ar lielāku spītu paveiktu to, ko tu esi iecerējis tieši savā materiālajā plānā. Tiks ieviestas korekcijas naudas pelnīšanā, izvērtēts, cik daudz es saņemu, cik daudz es atdodu. Septembris visnotaļ būs rāmāks un mierīgāks arī romantiskajās attiecībās, nebūs vairs tik dramatiski, kā ir bijis augustā. Joprojām Venēra, mīlestības planēta, būs lauvas zīmē, tā kā pārsteigumi būs, bildinājumi būs, svinības greznas būs. Īstais brīdis, kad abiem kopā doties uz saviesīgiem pasākumiem, koncertiem, teātriem
rotātos, greznotos un, vienvārdu sakot, baudītu dzīvi. 23. septembrī 9:50 mēs pavadīsim vasaru un sagaidīsim rudeni. Brīnišķīga diena, lai veiktu auglību un labklājību veicinošus rituālus savai labākai nākotnē. Mēnesis noslēgsies ar pilnmēnesi. Jau 27. septembrī tas būs jūtams, jāstiprina imunitāte fiziskajā plānā un arī garīgajā plānā, jo, kā jūs ziniet, iesnas tādas vien dvēseles asaras vien ir. Īpaši jūtīgajiem sevis žēlums, bēdīgi, arī kāda asariņa noritēs, taču nekas, pāries. Un 29. septembrī tie lēmumi, kuri netika pieņemti iepriekš, dažas dienas iepriekš vai dažas nedēļas iepriekš, izvēle tiks izdarīta, un tu pārsteigsi pats sevi.